18. maijā 9. un 12. klašu skolēniem noskanēja pēdējais skolas zvans. Mijoties priekam par zīmīgo brīdi un uztraukumam par gaidāmajiem eksāmeniem, Daugavpils novada skolu akta zālēs pulcējās 9. un 12. klašu skolēni, lai teiktu atvedas skolām un klasēm. Daugavpils novadā šajā mācību gadā ir 175 9. klašu un 118 12. klašu skolēnu. Skaistais atvadu rīts 9-klasniekiem šogad izpalika Randenes pamatskolā, bet 12. klašu beidzēji vairs nav Medumu vidusskolā. Ar kuplu skolēnu skaitu gan lepojas pērn par gada labāko lauku skolu Latvijā atzītā Špoģu vidusskola. 1. klašu skolēniem turot rokās zvanu, tūpošie absolventi tika ievesti zālē, kur ar smaidiem, ziediem un muzikāliem sveicieniem to sagaidīja skolas biedri un skolotāji. Ja liela daļa 9. klašu audzēkņu vēl nesaka Ardievas skolas soliem, tad 12. klašu skolēniem pēdējais zvans iezīmē jauna ceļa sākumu. Ievērojot Špoģu vidusskolas tradīcijas, starp 9. un 12. klašu skolēniem tika pasniegtas īpašas goda zīmes gada aktīvistam, gada gudriniekam, žurnālistam, novedpētniekam, balsī sportistam un gada atklājumam. Tāpat pēc balvas tika pasniegtas gada labākā pasākuma organizētājiem un sporta sacensību komandu biedriem. Izlaiduma klases teica pateicības vārdus skolai un pasniedza ziedus skolotājiem par rūpēm un skološanu daudzu gadu garumā. Pēc pasākuma visi pulcējās uz skolas kopējo foto, lai vēl pēdējo reizi iemūžinātu absolventus skolas kolektīva rindās. Gada sportistam un gada atklājumam Arnoldam Japiņam pēc 9. klases bija jāizšķiras, kurā vidusskolā mācīties tālāk. Puisis no Aglonas novada izvēlējās Špoģu vidusskolu un par savu izvēli ir ļoti apmierināts. No kādas ir sajūtas, ka tu zini, ka viss tā ir pēdējā klase? Paliek žēl skolas. It kā es te tikai 3 gadus mācos, bet vienalga bija interesanti. Varētu vēl kādu gadiņu. Pastāsti par saviem nākotnes plāniem. Nākotnes plāns tas sarežģītis. Domāju iet uz juristiem, uz juridisko fakultāti, bet, ja nesanāks, tad tieši uz sporta akadēmiju. Bet, kopumā augstskolā vēlēsies? Jā, protams, augstskolā. Kādi ir tavu klases biedru mērķi? Nezini? Neesat runājuši par to? Zinu, ka pāris grib uz NBS, uz to armijas, vai kā viņi tur saucas. Bet par pārējie īsti visi vēl nav izlēmuši tur. Visi šaubās. Visi gaida eksāmenu atbildes, kā būs eksāmenus nokārtojuši. Izlaiduma klašu skolēni neslēp, ka uztraukums par gaidāmajiem eksāmeniem valda, ir tīpaši satrauc angļu valodu un matemātika. Skolotāji gan audzēkņiem uzticas un vēl izdošanos. Es domāju, ka viss būs kārtībā un viņiem ir ceļi izvēlēti. Ceru, ka viņi to pierādīs eksāmenu laikā un viss piepildīsies. Prieks par to, ka viņi izdomu pilni, atraktīvi, domājoši, spējīgi tādus neordinārus lēmumus pieņemt, iziet no jebkuras situācijas. Tas, protams, priecē. Pirmais valsts pārbaudes darbs 12. klašu skolēniem ir 22. maijā angļu valodā, bet pēdējais eksāmens gaidāms ķīmijā 18. jūnijā. Ne tikai eksāmenos, bet arī turpmākajā ceļā absolventiem noderēs skolā gūtās zināšanas, veiksmi un izturība soļojot pretī saviem dzīves mērķiem.